Lai suflē un karpa cepās, es pa to laiku sagatavošu gaisīgajām vēja kūkām pildījumu. Es ņemu 500 gramus saldo krējumu un tikpat daudz biezpienas būs vajadzīgs. Tad sākumā saputoju saldo krējumu 200 gramiem pūdercukuru, kur noteikti vajag izsijāt pirms pievienot saldiem krējumam. Tiem, kam patīk saldāks, noteikti var pievienot vairāk cukuru. Vēl pierīvēju citronu miziņu. Vēja kūkām man noteikti prasās nedaudz citrons klāt. Un tagad to putoju vieglās putās. Un tagad pievienoju biezpienu, arī 500 gramus. Biezpienu vajag izmantot tādu, kurš ir pēc iespējas smalkāks. Ja jums gadās nopirkt rupjāku biezpienu, tad to vajag izbērst caur sietu. Tagad vēl to nedaudz pakuļu, un tad jau pildījums ir gatavs pildīšanai. Vēja kūks var sapildīt divos veidos. Tās, kuras tādas smukas apaļas, tām var izurbināt šeit apakšā caurumiņu, un tad pa to caurumiņu iepildīt šo biezpienu krēmu. Tur vajag tā ļoti akurāti, lēnām, tā, lai pa to visu kūciņu iepildās vienmērīgi šis krēms, un pildījums ir daudz. Un otrs variants ir, kad nogriežu tā kā cepurīti un iepildu šeit viducī krēmu. Var arī vienkārši ar karotīti, ja jums nav šis konditorijas maisiņš. Vasarā ļoti garšīgi šāda veida vēja kūks ar zemenēm svaigām vai svaigām ogām. Šādi pildot, noteikti pildījums ieiet vairāk kūciņā nekā no apakšiņas to darot. Tik daudz smieku, vēl nav līdz nekā. Lai jums mīļi, jauki un balti šie Ziemassvētki. Un jaunais gads, lai garšīgs un viegls kā šīs vēja kūks. Un lai visas jūs vēlēšanās piepildās. Tik daudz smieku, vēl nav līdz nekā. Tik daudz lietus, vēl nav raudāts nekad, nekad. Tik daudz ziedu, vēl nav smiets nekad. Tik daudz saules rietu, vēl nav vītis nekad. Tik daudz ziedu, vēl nav smiets nekad. Tik daudz saules rietu, vēl nav vītis nekad, nekad. Manas acis uz tevi pasmaidī man. Manas acis uz tevi pasmaidī gan. Manas lūpas uz tevi
noskūpstīgā, noskūpstīgā.